Šī krīze ir lielā mērā līdzīga tai krīzei, kur Latvija piedzīvoja 30. gados, tikai mēs viņu piedzīvojam daudz smagākā veidā, bet principā no ekonomiskā viedokļa viņa ir ļoti līdzīga. Un arī toreiz cilvēkiem visāds idejas bija, ko varētu darīt. Viena ideja bija vairāk veicināt vietējo preču patēriņu. Notaisot, piemēram, ka mēs vairāk pērkam vietējās preces un tā. Un to politiku sauc protekcionisms, tā ir tā politikas oficiālais nosaukums ekonomikas teorijā. Bet ko var darīt, cik tālu ir pašam savu robežu, un tad tu var uztaisīt visādas tarikus vai mūtas problēmas, ievest iekšā ūdeni vai sieru vai ko. Bet, ja tev robežu nav, un tu esi Eiropas Savienībā, un tu esi parakstījies zem Eiropas Savienības likmiem, to nedarīs nekādā gadījumā, mēs to esam izdarījuši, mēs esam palikuši savu parakstu zem Eiropas Savienības noteikiem, mēs to nedarīsim, un tā darīt mēs īsti nevaram. Un jautājums, protams, ir par Sanberndeto ūdeni, es nezinu, cik viņš maksā, bet vienkārši arī ir cenas jautājums veikalam, Bērka viesnīcē, ka viņi mēģina prestižu savietot ar cenu. Un es katrā ziņā zinu, ka man tuvējā piemājas Maksimas veikalā lētākais siers tiek ievests no Vācijas. Tas ir lētākais Krievijas siers, kuru var nopirkt, tad visi latvieši uzrakst un tā. Un tas vienkārši liecina par to, ka no ārzemēs ražot lētāk. Jautājums, kas man patika šajā diskusijā, bija diezgan plašs konsensus par to, ka mums vajadzīga rūpnieciskā politika, kas tad mums radītu šīs eksportējušās preces, kā mēs to varētu atrisināt. Un risinājumi bez būtības tika piedāvā, ir vispār divi iespēji. Viens ir online piedāvājums, ka mēs izpārdodam daļu no valsts uzņēmumiem un piesaistam tādā veidā kapitālu, kuru tad mēs iegūtam iekšā ražošanas uzņēmumos, kuru sāk pelnīt. Problēma, kā norāda Noskas, tā, ka mums kredīta reitings ir ne investīcija līmenī, viņš ir tādā līmenī, ka mēs ļoti augsts varbūtīgi mēs bankrotēsim vai kaut kādas tās izmaiņas notiks. Līdz ar to lielie investori, kā pensiju fondi un lielās bankas nedarīs pirkt šādus valsts vērtspapīrus, viņiem to aizliekas likuma. Līdz ar to parādās jautājums, kurš tad varētu būt tie, kas pērk šādu veidu vērtspapīrus, jo tas vienkārši praktiski nav iespējams. Industriālajie pircēji, labi, bet arī viņiem ir tā problēma, jo viņi arī finansējās citur. Var mēģināt to darīt, bet tā praktiski ir problēma. Bet tas ir problēmas risinājums, piesaistot ārvalstu kapitālu. Otra iespēja, ko darīja Latvija, bija izmantojot savu kapitālu, jo valsts, protams, var arī pati izveidot naudu, kā to valstis dara, un valsts var, piemēram, izdrukāt zināmu daudzumu laktu, kurus ieguldīt iekšā rūpniecībā, ražošanā, un pēc tam attīstīties. Tad šī nauda nav vien jāaizņemas. Problēma, kāpēc mēs Latvijā to nevaram izdarīt, kaut gan šāda naudas piedrukāšanas metodas ir ļoti populāra mūsdienu krīzes risināšanas metoda visur. Tas ir tas, ko dara šobrīd Eiropas Savienība pēc būtības risinot Krievijas krīzi un citu valsts krīzi, tas ir tas, ko darīja Amerikas Savienotās valstis risinot Lehman Brothers un tālākās krīzes. Viņi visi nodarbojās ar naudas drukāšanu, kuru mēģināja vienā vai otrā veidā ielikt iekšā ekonomikā, lai viņi atsāktu ekonomisko kustību. Bet problēma, kādēļ mēs Latvijā to nevaram darīt, ir tā, ka mēs uzreiz to naudu iztērēsim importu precēs. Un tāpēc mums Starptautiskais valūtas fonds aizliedz veikt šāda veida rīcības. Viņš mums aizliedz veikt publiskās privātās partnerības ar kapitāla piesaistēm, viņš mums aizliedz veikt naudas drukāšanas, un darīt visu to, kas ir nepieciešams otrai alternatīvai industriālās politikas veidam, kur es visu laiku sludinu, ir, kad mēs nodrukājam Latvijā naudu, ieguldam iekšā viņu, piemēram, attīstības bankā, ieguldam visu kapitāla fondos, ar šo nodrukāto naudu pieņemot klāt papildus aizdevumus, sākam finansēt ražošanas rūpniecības attīstību. Un tā ir otra alternatīva politika, kas ir praktiski iespējama un kas tad būtu līdzīga tai politikai, kur veic Eiropas Savienība. Neliela problēma ar šo politiku ir, ka mēs to nevaram darīt pie esošā laka kursa, tad mums ir jāmaina laka kursa. Un līdz ar to mēs nonākam pie divām realistiskām vai mazāk realistiskām scenārijiem, kā mēs varam atstāt valsts industrializāciju līmenī, kas var nodrošināt kaut cik pieņemami šo 230 000 cilvēku nodrošināt. Viens izpārdot valsts uzņēmums, bet pieņemt pa zemu cenu, jo mēs esam krīzes valsts, un otrs, es nedaudz apšaubu, ka mums izdosies piesaistīt kapitālu, tāpēc, ka mēs esam sliktā investīcija reitingā un nav zināms, vai mēs nebankrotēsim nākotnē kā valsts un kā, un tirgi domā, ka mēs bankrotēsim, mēs esam top 10 visriskantākajiem valstīm priekš tā. Tas ir viens veids. Es domāju, ka ideja labā ir, bet
Bet es apšaubu, kad izdosies praktiski izpārdot par jēdzīgu naudu uzņēmumus, ka mēs varbūt būsim sviestmaiziņus atdot, ja mēs vispār to varēsim izdarīt. Mans priekšlikums ir otra alternatīvā metoda, kā mēs varam veikt industrializāciju Latvijā. Tās ir divas tādas alternatīvas iespējas, es domāju, par kurām ir vienīgā vērts runāt. Bet runājot par uzņēmumu ienākumu nodokli, gribētu būt nedaudz kritisks pret Stolska kungu, jo Latvijā ir jau ļoti liela atvieglojumi amortizācijā. Mēs faktiski pieņēmām tās grozījumus mums gadu, pirms 2, tas pat bija tajā komitejā, kas mums izstrādāja. Un ir ļoti lieli amortizācijas atskaitījumi uz peļņu. Ja jūs investējat reāli rūpnīcā, praktiski nav jāmaksā ilgi peļņas nodoklis, kas ir ļoti labi no tāda viedokļa uzrakstīts, un tas nodoklis... Neviens nezinu to. Pat Latvijā nezinu daudz. Es domāju, ka tas nav kritiskais jautājums, vai kāds investē vai ne, jo nodokļu jautājums no peļņas ir tikai viens no ļoti daudziem saskaitāmajiem izdevumiem faktā. Kopumā mūsu cenas ir augstas, jo ir dārgi ražot Latvijā, par ko liecina Sandrē deputātos galva.